Esiet sveicināti Magnum veterinārijas 3. podkāstu raidījumā, un šodienas raidījuma tēma ir fermas menedžmenta anatomija, kur runāsim par fermas vadību un komandas nozīmi. Sarunas vadītājs, saimniecības Pampāļi fermas vadītājs Toms. Čau, Tom! Čau, Anna! Prieks tevi redzēt. Prieks arī redzēt jūs skatītājus 3. podkāstu epizodē. Šodien pie mums ir ieradies Nils Bergmanis, SIA Ogres piens valdes loceklis, kā arī Magnum veterinārija valdes loceklis Māris Pāvilsons. Čau visiem! Prieks jūs redzēt, un šodienas tēma mums ir diezgan svarīga, jo mēs visi šeit, kas esam ieradušies, esam gan vadītāji un arī līderi, tāpēc es domāju, visiem interesē, kas tad ir tas pareizais vadīšanas stils. Labi, kad ir vairāk viedokļu, noteikti mums viedokļi ir atšķirsies, bet par to vajag runāt, jo vadītājs ir tas, kas arī stūrē to kuģi un arī nosaka tur, kur tas uzņēmums arī ies, un ja ir labs vadītājs, būs arī attiecīgais rezultāts un attiecīgā kultūra arī uzņēmumā. Tāpēc pirmais jautājums man jums visiem arī ir vairāk līderu tipi. Pirmais, norādīšana un teikšana, kas jādara. Otrais, pārdod ideju, kāpēc tas ir vajadzīgs. Trešais, iesaisties visos darbos. Vai ceturtais, deliģē citiem darbus. Kurš no šiem tipiem esat tieši katrs no jums? Mārī? Sveiki visiem vēlreiz. Es par tiem 4 tipiem domāju, skaidrs, ka viens izteiktāks, otrs mazāk izteikts. Ja man jāstāsta uz to, kas visvairāk, es gribētu laikam sev pielikt pie tā, kad pārdot ideju. Bet ir brīži, kad tev jābūt ar norādiem, brīži tev jādara pašam. Tu nevari tikai vienā stilā strādāt, es varu teikt tā. Ir situācijas, kad tev jāmainās. Bet reāli, kad iedvesmo citu, lai cilvēks notic un lai tas rezultāts nebūtu caur, var teikt, audzināšanu un skarbu teikšanu un mūždienu kontrolēšanu, bet reāli, lai cilvēks būtu iedvesmots, ja? Noteikti mēs dzīvojam tādā vidē, kur cilvēkiem ir jāsaprot, kāpēc viņi to dara, kāpēc viņiem gribās to darīt. Es vēl pieliku, varbūt ne 5. veidu, bet es pieliku to, ka vadītājs ir atbalsta punkts. Viņš pateica, uz kuriem mēs ejam, un tad viņš palīdz komandai iet uz priekšu. Jā, Nil, tev? Manā gadījumā, mūsu gadījumā Ogres pienā, tas vadīšanas stils no manas puses ir gājis uz to, ka mēs ļoti koncentrējamies uz kvalitāti. Un, lai sasniegtu kvalitāti, darbiniekam ir jāsaprot, kāpēc mēs to darām. Līdz ar to mēs ļoti fokusējamies uz darbinieku apmācībām, iemācīt cilvēkam izprast būtību, kāpēc mēs darām tieši šādi, nevis šādi. Līdz ar to mēs izglītojam šos cilvēkus. Tas ir pārdot ideju. Reāli, tas ir arī pārdot ideju. Līdz ar to mēs šos cilvēkus vairāk izglītojam, viņiem pašiem ir interesantāk baudīt šo darbu. Bet es arī nebaidītos teikt to, ka es ļoti daudz kur iesaistos, jo tomēr manā skatījumā ir arī jābūt kontaktā ar šiem cilvēkiem, lai viņi jūt, ka tu esi ar viņiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai nav tāds sajūta. Lai ir tāda saikne, lai šie darbi tomēr brīžiem ietu labāk, raitāk uz priekšu un tomēr tādu emocionālu atbalstu iedot cilvēkiem. Bet lai nav tāda sajūta, apmēram, kad ir novērots, lai apmēram viņš sēž savā tronī un reāli tādi, ko viņš saprot? Tas ir reāli stāsti, un ka tas ir tāds hands-on variants, to, ka tu esi spējīgs iesaistīties un izdarīt, tas ir nenovērtējumi. Un es domāju, arī cilvēki īpaši lopkopības sektorā, viņi arī novērtē to, kad ir tas atbalsts mehānisms, tas galvenais cilvēks arī tajā fermā, un viņš ir spējīgs arī iesaistīties, un beigās arī viņš zina, kad viņš saprot, un viņi arī neapčakarēs. Tāpēc mans tas stils noteikti arī būtu pārdot ideju. Mans mīļākās dienas ir kā izskatās nepareizi. Es safučēju, ko es savācu vienreiz mēnesī bildes, un tad es savācu komandu, un es tad ir standarts, un tad ir kā ir nepareiz bilde. Lai visi redz, lai visi iesaistītie redz, jo ja tu ies ar vienu cilvēku strādāt, tad varētu būt arī to, ka tas viens cilvēks ir dabūjis kaut kāds norādījums, un tad nākošais jau var izdarīt tāpatām, un atkal tu visu laiku malto par īņķu, tad nākošais noteikti arī iesaistīties visos darbos pilnībā tev, Nil,
piekrītu, tāpēc es arī cenšos, ja ir tāda vajadzība, protams, un tas nav bezizmēra, mēs visi saprotam, jo jābūt īpaši lielākam uzņēmumam, kur ir kaut kāda korporatīvā struktūra, tur jābūt arī diezgan daudz delegācijai savādāk, ja tu iesaisties visur, un tas ir tas saucamais bottlenecks, un tev arī ir tā enerģija, cik viņa arī ir, un tas ilgtermiņā arī nestrādā. Anna, tu mums arī esi vadītāja komandas, kā ir, piemēram, tu esi mazāks komandas vadītāja, bet tomēr tas tev arī ir vadītājas pienākumi. Kas ir tavs stils? Es nevaru pateikt, varbūt, kas ir mans stils, bet es varu pateikt, ka es mācos deleģēt. Bet kā sanāk? Pagaidām varētu būt labāk, bet es mācos. Es mācos vēl būt par vadītāju. Jā, bet viss centrā tāpadām ir cilvēks, vai ne? Vienmēr mēs mācāmies, un vadītājiem ir arī jāsaprot savas kļūdas, no kurām mācīties, un vienmēr mēs tikai no savas prakses un pieredzes augam, un tur es pilnīgi piekrītu, es arī varu pats personīgi teikt, mēs kļūdamies, bet galvenais ir saprast, kur tu kļūdies, lai nākotnē tās kļūdas nepieļaut. Jā. Precīzi, bet jebkurā ziņā mēs šodien runājam par govību, un tad kur ir tas fokus punkts tev, Nil, saistībā ar govību? Tas ir numur 1, ir paši procesi kā tāda ikdienas vai darbs ar datiem? Mēs esam mūsu ikdienu ļoti tā, kā lai pasaka, izdalījuši. Cilvēki zina, kas viņiem ir jādara, un līdz ar to izstrādājot dažādu veidu protokolus un datu vākšanas sistēmas, mēs galvenokārt koncentrējamies tomēr uz datiem. Galu galā pēc datiem mēs šo lēmumu pieņemam objektīvāk, bez emocijām. Jebkurā gadījumā, ja tiek iesaistīts lielāks finanšu investīcijas vai lielāk nākotnes plāni, bet galu galā mēs balstamies uz datiem, jo mēs zinām, kur mēs bijām pirms 5 gadiem un zinām, kur mēs esam šodien. Un šodien mēs uzstādām nākošos mērķus, kurus mēs vēlreiz atkārtošos balstam uz šiem datiem. Jā. Bet vēl jau vairāk, tie laiki mainās, vai ne? Arī tas pats ir arī, man patīk piemērs par to, kad, ja senā gāja meklēt ar acīm gan meklēšanos, gan arī, slimos dzīvniekus, ka tagad no sākuma no rīta pirmais ir kompis, dati, un tad tu tikai ej pie dzīvniekiem. Kas ir pamainījies? Ka tā domāšana ir pamainījusies, tas ir pēdējos 15 gados noticis, un ka tā digitalizācija un statistikas analīzes, tas būs tikai vairāk, un tā kā visiem tas ir arī jāizmanto. Tas ir tas, kad lauksaimniecība aiziet lielajā korporatīvā biznesā, arī tā kā jums Magnumam arī ir. Jums jau arī ir, protams, viss atskaits, dati, performance, vispārējais, un tas arī ar to ir jārēķinās, tas būs tikai aizvien vairāk. Es jau gribēju tā papildināt, ka ne tikai jūs skaties tā kā govu līmenī vai ražošanas līmenī, tad mums šī gadījumā kā biznesa līmenī, kā jau mēs ražojam, vienkārši šī gadījumā mēs ražojam to pārdošanu. Un, ja tu saki, jums sākās diena ar datoru un datiem, tad man tieši tāpat sākās datu. Man interesē, kā beidzās vakardiena, kā mēs performējam, kā mēs izdarījām, vai mēs ejam pēc plāna, vai ir vajadzīga man iesaist, vai vajadzīga palīdzība un tā tālāk. Tas ir tieši tāpatās. Precīzi. Tad ejot tālāk, vai 500 plus govi ganāmpulkā vispār vadītājs kā tāds var būt cilvēks viss vienā, vai labāk tas ir cilvēks menedžers, kurš ir reāli biznesa vadītājs? Es domāju, ka viss vienā noteikti varētu būt, bet ir jāsaprot to, ka cilvēks vadot pēc kaut kādas lielākas ganāmpulks vai lielākas institūcijas, tu zaudē laikus kaut kādām citām lietām. Līdz ar to tu to informāciju aptver tā virspusējāk apkārt, un tu pazaudē kaut kādu savu skatījumu kaut kādos citos punktos. Lielu ganāmpulku var vadīt viens, bet, manuprāt, tu viņu nevari vadīt tik kvalitatīvi. Līdz ar to ir jāveido kaut kāda šī struktūra, kur cilvēki atbild par saviem konkrētiem posteņiem. Līdz ar to tu virspusēji šo visu pārvaldi, bet ir cilvēki, kas attiecīgi kvalitatīvāk reaģē uz konkrētām lietām, piemēram, uz tehnisko departamentu vai agronomisko departamentu un tam līdzīgi. Ir jābūt kaut kādai struktūrai. Tad mans jautājums ir, piemēram, tu pats zini,
kad ir Rietuma Eiropā, piemēram, arī ne tie mazākie ganāmpuli, kad, piemēram, ir fermas menedžeris, 500 arī govs, bet viņš arī brauc traktoru, viņš arī baro, un reāli ir 10 cilvēki. Nu, reāli, kad viņš ir hands-on no sākuma, un tad ir tāds biznesa vadītājs, tad ir sekundārais. Tas apmēram, viss notiek ļoti dinamiski un balstoties uz kaut kādiem iemesliem, protams, tā ir ekonomija. Pašā pamatā, ko tu vispār domā par šo modeli? Tos divus biznesa modeļus iedala parasti divās dažādās daļās. Ir tās saucamās ģimenes saimniecības, kur cilvēks tiešām ir savā dzīves stilā, viņš atļaujas strādāt vairāk, brīvāk, tā ir viņa ikdiena, tas ir viņa dzīves stils. Mūsu gadījumā mēs esam zem akcionāru grupas, līdz ar to mēs šo uzņēmumu pārvaldām ar savādāku skatījumu, sabalansētu skatījumu ar cilvēkiem, kas atbild par konkrēti saviem departamentiem. Bet kurš modelis ir pelnošāks? Labs jautājums. Pie vienāda izlaukuma. Ja, piemēram, 40 litru vienā 20 cilvēki, otrā 10 cilvēki un menedžeris dara visu. Ņemot vērā to, ka mūsu gadījumā darba spēks ir apmēram 18–17% no kopējām izmaksām. Teorētiski ģimenes tipa saimniecība varētu šīs izmaksas uz kādām 10–12% varbūt, ja? Bet es domāju, ka mēs šos 5% starpību nostrādājam krietni efektīvāk un precīzāk ar labāku menedžmentu. Virzamies tālāk pie nākošās tēmas, kas ir cilvēka resursi. Tā ir man mīļākā tēma, jo es vienmēr uzskatu to, ka tajā panākumā galvenā atslēga ir cilvēks. Un jebkurā ziņā, ja tu spēsi panākt to, lai cilvēks izdara to, ko tu no viņa vēlies, tad tas rezultāts ir neizbēgams. Un tas ir tā vadītāja galvenais pienākums. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi arī kultūra kā tāda, un tad pievēršoties kultūrai, tad jautājums ir tāds, cik jums, jūsu vadītajos uzņēmumos kultūra ir svarīga, un kas būtu tādi pamata pīlāri, ko jūs mēģināt ieviest tieši savā uzņēmumā? Ja es runāju par Magnum veterināriju vai par Magnum grupu, mums no vienas puses ir vienkārši, mums ir liels grupas uzņēmums ar daudziem uzņēmumiem, līdz ar to mums ir daudz dažādas nodaļas, personāla nodaļa, grāmatvedības nodaļa tā tālāk, un respektīvi, es gribētu teikt, diezgan sastrukturēts viss. Un tas no vienas puses palīdz arī ar šo kultūras vidi, jo ir kāds departaments, kas seko līdz kaut kādām niansēm par to, lai, cilvēki būtu informēti, lai cilvēkiem tur ir korekts kaut kādas tādas lietas. Protams, kā tu minēji, protams, atkarīgs no vadītāja ir kultūra, bet ir arī tie uzņēmuma, kā saka, standarti vai prasības no uzņēmuma, kam jābūt. Mūsu uzņēmuma vērtības ir elastība, inovācija, kas sevi arī nosaka to, kādā veidā mēs domājam, kur mēs virzamies. Jo bez elastības šodienas apstākļos, kas ir ārpus darba vai darbā, es neredzu vispār, kā var virzīties priekš uz mērķi. Nil, kāds atšķirs fermā? Jā, lauksaimniecības sektorā ar cilvēku darba spēku ir tā situācija interesanta, viņa ir tāda viļņveidīga, bet mūsu gadījumā mēs tiešām cilvēkiem pievēršam lielu nozīmi, ja kopējā darba kolektīvā ir aptuveni ieskaitot alkopības puišus, administrāciju un grāmatvedību un finanses, mēs esam kopā aptuveni ap 35 cilvēkiem. Ja gada laikā 1 vai 2 nomainās, manā skatījumā tas ir labs rādītājs. Mums ir pāris sektori, kur mums pieklabo šo kadru mainība, bet es gribētu teikt, ka mēs esam cilvēkiem tiešām ļoti pretīmnākoši un nodrošinām pēc iespējas labākas apstākļus, jo mūsu galvenais moto ir nemainīga komanda, jo tiklīdz nomainās kāds darbinieks, mēs paši jūtam, kādu mēs laiku pazaudējam, lai viņi atkal apmācītu pēc mūsu prasībām, mūsu standartiem, mūsu kvalitātēm. Līdz ar to mēs šos cilvēkus ļoti novērtējam, ļoti viņus pieturam, lai mums būtu šis nemainīgais komandas kodols un kvalitāte. Labi, attīstam šito bišķiņu vairāk, tad atkarībā man vienmēr ir interesējis, ko es prasu citiem vadītājiem, ir, kas tad ir beigās mērķis saistībā ar cilvēkiem. Mērķis ir izcilība vai
mērķi ir pieskaņoti darbinieku varēšanai. Jo bieži vien tas ir galvenais izaicinājums. Ok, mērķis ir viens, bet vai vispār tie cilvēki, kas pie tevis atrodas, ir spējīgi to visu realizēt tādā līmenī. Un šī ir atklāta, tā kā tēma īstenībā, kas ir attiecināma uz visa veida uzņēmumiem. Nil? Ņemot vērā to, ka mēs strādājam ar dzīvniekiem, mēs saprotam to, ka cilvēku kļūdas būs vislielākās kļūdas, kas var attiekties uz dzīvnieku komfortu, labturību un menedžmentu. Līdz ar to mūsu filozofija ir apstājusies pie tā, ka mēs atrodam kaut kādu vidusceļu. Mans skatījums ir tāds, ka darbiniekiem ir jānodrošina pēc iespējas ērtākas rutīnas un ērtāki apstākļi, lai viņš izpildītu šīs primārās vajadzības uz dzīvnieku labturību vai komfortu. Izpildot un dodot viņam instrumentus, ka šis darbs ir vienkārši, man ir lielākā apziņa, ka viņš šo darbu izdarīs. Līdz ko mēs kaut ko sākam sarežģīt, viņam tas liksies sarežģīti, tas netiks izdarīts un dzīvnieki uz to cietīs. Līdz ar to mēs meklējam vidusceļu starp cilvēku faktoru un dzīvnieku. Bet varbūt tad kaut kādos momentos kvalitāte nav, jo tad nosaka apmēram tam cilvēkam, tas ir sarežģīti, bet varbūt citam cilvēkam tas nav sarežģīti. Un līdz ar to, kad es nesaku, ka tev tā ir. Es saku tīri filozofiski, kad nav beigās tas, ko es runāju, vai netiek augsts pieskaņots tai darbinieku varēšanai, un kad netiek ucināts par to, ka galvenais, lai viņam ir labi, mēs izdarām, bet es kaut kur aizdomājos, ka īstenībā būtu bišķi sarežģītāk, bet varētu izdarīt labāk. Protams, tās nianses, kuras mēs atvieglojam ikdienas darbībās, tās nav, teiksim, tās pašas būtiskākās nianses, kas var atstāt kaut kādas lielas sekas. Ir mums konkrēti protokoli katrā darba grupā, kas ir obligāti jāievēro, kādas ir šīs vadlīnijas, pēc kādām mēs strādājam, kāda ir tā protokola būtība un kāpēc mēs to darām, bet ir nianses, kur mēs pienākam pretīm ar kaut kādu ērtāku inventāru, viņš varbūt ir dārgāks vai tam līdzīgi, bet beigās es uzskatu, ka tas pienesīs lielāku ieguvumu, ka tas darbs galu galā tiks izpildīts. Bet kopumā var teikt, ka tev ir labi cilvēki, jo vienmēr ir bijis tas jautājums darba spēka resursi, visi kaut ko meklē, tad ir grūti. Vai tu vari teikt, ka tev ir laba komanda? Es domāju, ka mums noteikti ir ļoti laba komanda. Vienmēr būs, kur viņu uzlabot vai attīstīt, bet manā skatījumā, skatoties pēc datiem un cipariem un pēc efektivitātes, es uzskatu, ka mums ir ļoti laba komanda. Jā. Mums ir cilvēki ar attieksmi, cilvēki, kuri ilgus gadus pie mums strādā. Līdz ar to tas nozīmē to, ka mums ir laba attieksme pret viņiem, un līdz ar to viņi dod labu attieksmi atpakaļ. Es tev pilnībā piekrītu. Es šeit varētu īsumā pateikties saviem darbiniekiem, jo es arī esmu, man tā liekas, viens no tiem, kas, ja man prasa, piemēram, par darbiniekiem, es vienmēr saku, ka man darbinieki ir zelts, tie, kas ir noturējušies, un tie, kas arī strādā ilgtermiņā, jo pie mums nav viegli. Tas, kuram ir par grūtu, viņš diezgan ātri arī atsijājas, bet tas pamata viss kodols ir vienkārši zelts, un tur kalns var gāzt. Ir runa tikai par laiku un fokusēšanos uz rezultātu. Tagad mēs izrunājam par pamata cilvēkiem, bet ir jautājums, mums vēl ir arī speciālisti, ir parastais, kas izdara procesuālās darbības, var teikt, roku darbības fermā, tas ir attiecināms, tad arī ir speciālisti, ko es novēroju pēdējā laikā, ir problēmas atrast tieši speciālistus nozarē, lauksaimniecībā kā tādā, un tad ir tas jautājums, kā atrast to atslēgas cilvēku, to speciālistu un kā viņu noturēt. Saimniecībā ir jāsaprot, kuri ir jau atslēgas cilvēki pēc būtības. Ir cilvēki, kuri izrāda lielāku iniciatīvu, labāku attieksmi. Šāda tipa cilvēkus mēs virzam uz vairākiem dažādākiem, atbildīgākiem darbiem, kas ir lielākā saskarsmē ar cilvēkiem. Es gribētu teikt, ka mēs pakāpeniski paši izveidojam šāda tipa cilvēku speciālistu, kuram virzam lielāku atbildību, jo viņš ir izrādījis savu attieksmi un enerģiju pret darbu. Bet, ja man jāstāsta personīgā pieredze par speciālistiem, tur es varētu maz komentēt, jo manos gados cilvēki nav mainījušies. Līdz ar to šo pieredzi saskāries es krasi neesmu, kad ir jāmaina šie atslēgas cilvēki. Šie atslēgas cilvēki vienmēr šeit ir bijuši un ilgtermiņā ir strādājuši. Kaut kad noteikti šis laiks pienāks, bet tas, ko mēs virzam, ir sadarbojamies ar jauniem studentiem, gan studentiem no Smiltenes, gan
universitātes, kuriem interesē dzīvnieki, zootehniķi, jaunie vetārsti. Piedāvājam darbu viņiem sestdienās, svētdienās, līdz ar to izveidojam kontaktu ar viņiem un beigās nonākam pie sadarbības. Jā, farmā parasti tādi ir kaut kā 2, 3, maksimums 4 cilvēki. Ja mēs runājam par kaut kādiem speciālistiem vairāk, kāds ir lielākā korporatīvā struktūrā. Departaments šitāds, departaments tāds, pienākums šitāds, atbildība tāda. Mums ir ļoti dinamiska attīstība, es gribētu teikt, un tā attīstība, protams, nes savus upurus. Un pilnīgi piekritīšu Nīlam, ka jebkurš darbinieks, kurš tev ir jānomaina, tās ļoti liels investīcijas, un tā ir liela nauda, un laiks galvenais arī. Bet mūsu attīstības procesā mēs mainām ļoti daudz, un mēs esam arī elastīgi, un tā kā tu saki, tie, kas nespēj izturēt, vai tur, kur vadītājs redz, kur darbinieks netiek līdzi jauniem izaicinājumiem, tur, diemžēl, nekas tāds neatliek, kā meklēt jaunas risinājumus. Piedod, ka es tev pārtraukšu. Šitam man ir viens jautājums, kur es gribu iestarpināt par to, vai nav bijušas tādas situācijas, piemēram, kad tu zini, ka viņš diezgan augstā amatā, bet viņš nevelk. Un tu viņu tikai turi, jo tu nevari citu atrast. Lai gan ilgstoši jau tev galvā sēž, ka tur vajadzētu citu cilvēku. Ir tādas situācijas, protams, ka tu redzi, ne tikai augstos amatos, es teiktu, ka arī pārdošanas komandā tu redzi, tev nav pieejams varbūt cits, bet tu saproti, ka tas cilvēks ilgtermiņā tā nespēs izdarīt tavas ekspektācijas. Kur tās problēmas ir? Viņam pateikt paldies un vienkārši kapitālismā dzīvot? Mēs dzīvojam kapitālismā. Ir bišķiņi, es teiktu, ka trūkumā darbinieku. Labu pārdevēju nav daudz. Viņi, protams, rotē, viņiem ir liels ekspektācijas. Mums ir labi darbinieki aizgājuši, un es arī respektēju viņus, jo mēs nevienmēr spējam būt darbiniekam nodrošināt viņas ekspektācijas, ko viņš ir izaudzis pie mums, bet viņš saprot, ka es esmu vērtīgāks. Es varu aiziet citā kompānijā, citā līmenī, varbūt jau kā vadītājs. Un tad es respektēju arī šo, tie cilvēki, kas pie mums izauguši ir. Jā, tas vienmēr būs grūts jautājums, bet ar ko esmu saskāries tīri ar speciālistiem, īsumā, ja tu, piemēram, gribi gatavu produktu, ir ļoti grūti. Latvijas tirgus tomēr ir maziņš un atrast kaut ko gatavu, īpaši kaut kādās kritiskajās pozīcijās ir neiespējami. Ja tu ieliec kritiskākajā pozīcijā, piemēram, cilvēku, kas ir zaļš, tu vienkārši riskē ar reāli rezultātu pasliktināšanos un kaut kad tā putra būs jāstrādā. Iet runa par pielāgošanos jaunai sistēmai, bet kad tās bāzes lietas vajag izdarīt. Un mana pieredze rāda, piemēram, man savā ziņā, es uzreiz pasaku, varbūt būs nepopulāri vai kas, jo tā investīcija diezgan ir liela no manis. Visās tajās lietās ir kaut kas jauns, profesionāls, tad es neesmu baigais favorīts par studentiem. Ja ir, kas ar viņu darbojas ikdienā, ir pilns fokus uz viņu un tu viņu vari integrēt, tas viss noteikti strādā. Manā gadījumā to ir grūti un līdz ar to tad, tādā pašplūsmā un sadalīt atbildības tas baigi nestrādā. Tas noteikti ir arī no tā, kad cik ir tas liels atbalsta mehānisms, cik tu dod tam laiku cilvēkam integrēties un no trešais, vai tu gribi viss gatavs, vai tu esi gatavs gaidīt? Jā, tur es tev daļēji piekritīšu, bet daļēji nē. Tāpēc, ka tās dzīves situācijas viņas mainās, mēs attīstamies. Ja mēs runājam pirms, cik mēs bijām darbinieki pirms 10 gadiem, cik mēs esam tagad, tad mēs esam reiz 2. Līdz ar to mums tāpatās mēs meklējam jaunus, spējīgus cilvēkus, un tev viņš pirmā brīdī var likties super, bet otrā brīdī pēc kaut kāda laika viņš parādās, ka tas ir tā kā sprinters, viņš nav ilgtermiņa spēlētājs. Un arī, kā es diezgan kritiski skatos uz CV un uz intervijām, tas ir tikai pirmais iespējas, un nevienmēr viņš ir patiesi tajā brīdī, ka viņš ņem lāpstu un sāk darīt, tikai tad tu saproti, vai viņš būs darītājs vai nebūs. Ar lāpstu ir kādreiz jāapstrādā, vai ne? Man vienmēr interesējas, Mārim varbūt nav tik izteikti, bet piemēram nakts stundas, tas jautājums drīzāk ir Nilam. Nila, kā tu panāc, kad piemēram naktīs cilvēki izdara tos pašus darbus vienlīdz kvalitīvi kā dienā, kad standarts ir nemainīgs, tad ir kaut kādā kontrolē, kaut kādi, kā tu to dari, kā to visu izsako? Jā, mūsu laikam saimniecības tāda zelta līnija ir tas, kad
pa lielam visa saimniecība darba sāk 8 un beidz 5. Naktīs strādā tikai 4 cilvēki. Naktīs nodrošinās tikai un vienīgi slaukšana un nakts sargs, kas pieņem dzemdības. Līdz ar to mums jāpievērš uzmanību tikai šiem 2 posteņiem. Dienas maiņā mūsu bonus ir tāds, ka mēs esam ar visiem šiem cilvēkiem plūsmā, kustībā, informācijas apmaiņā. Nakts maiņā paliek tikai un vienīgi slaukšana un nakts darba pienākumi teļu dzimšanā un uzkošanā, tā teikt, teritorijas mazliet iekšējās teritorijas. Un ar slaukšanu, protams, cilvēki ir mainīgi, bet jaunās tehnoloģijas, pielāgojam kaut kādas iestatījums slaukšanas zālē, slaukšanas rutīna tiek pielāgota tādam standartam, ka tu zini, ka cilvēki viņu izdarīs, vienmēr būs kaut kāds 20 Vakaros minūšu. kvalitāte nemainās? Slaukšanas maiņa pabeidz darbu 10 stundu procesā pa 20 minūtēm ātrāk. Protams, viņi mazliet steidzās, jā, bet, ņemot vērā to, ka mēs izmantojam šīs tehnoloģijas, es domāju, ka šo menedžmenta kļūdu novērsīs slaukšanas zāles tehnoloģija. Ir, protams, jābūt 100% pārliecinātam, kad slaukšanas zāle to dara. Tas ir cits jautājums, kam ir ikdienā jāpasako līdzi, vai slaukšanas zāle ir pareizā tehniskā kārtībā, bet par to šobrīd man bažas nav. Mums ir tehniskais direktors, kurš pasako tam līdzi. Es paskatos ikdienā līdz šiem slaukšanas rādītājiem, datiem, plūsmām. Kamēr dati rādās labi, tikmēr es pa nakti neuztraucos. Ja man katru dienu būs jāsāk uztraukties, kā nakts maiņa nostrādājas, kāpēc viņi nostrādāja pa 20 vai 30 minūtēm ilgāk, es vienkārši ļoti daudz pazaudēšu savu enerģiju šādos jautājumos iedziļinoties, un es saprotu, ka tur ir nobīdes, bet tās nav tik būtiskas. Tad laiks starp maiņām nemainās tev arī, ja? Visas maiņas strādā, 10, 15, 20 minūšu ietvarā, ja? Jā, dienas maiņas starp nakts maiņu, izlaucot to pašu dzīvnieku skaitu, ir 20 minūšu atšķirības. Cilvēki zina, kad ir jāievēro pusdienas laiku. Viņi zina, kad mēs reiz mēnesī testa pēc paskatāmies un pabrīdinām viņus, kad šādas lietas ir jāievēro un jāpilda šie protokoli. Pašdarbības ik pa laikam nav. Nezinu, tur, jo man, piemēram, tracina arī kaut vai pa vēlu izdzen, piemēram, tad es eju runāt kaut vai 5 minūtes pa vēlu govs, piemēram, dzīties. To, kad es skatos reāli slaukšanās sākums, slaukšanās beigu un kad ir šīs brīvdomātāji un ir kaut kādos momentos īpaši, kad mēs sanāk arī pa naktīm slaucām, to, kad vienmēr ir tas viens cilvēks, kurš vieglprātīgi attiecas pret tām lietām, viņš 10 minūtes ātrāk vai 10 minūtes vēlāk. Kā tev ir tāda pieredze? Jā, protams, ir cilvēki, kuriem patīk steigties un grib ātrāk visu mājās, to mēs arī saprotam, bet ar viņiem tiek individuāli runāts, jā, protams, jā. Skārdi, jāievēro. Bļaujot. Es esmu no tiem nosvērtiem, mierīgiem tipiem, un man patīk visi izzināt mierīgi un pateikt, kāpēc mēs tā darām, kāpēc jāievēro, un gal galā mēs pie kaut kāda kopsaucēja vienmēr nonākam. Jā. Tu esi gatavs 10 reizes teikt? Nē, ja ir jāsaka, labs jautājums, jā. Ja ir jāsaka 10 reizes, mēs noteikti šo cilvēku novirzam uz citu vietu fermā, mainam viņa vietu. Tādas situācijas ir bijušas. Tas ir fakts, jā, tā mēs darām. Mēs piedāvājam kaut ko citu. Ja tu neatbilsi konkrēti šai vienai vietai, mēs tev piedāvājam kaut ko citu. Ja tu negrib darīt citu, tad drīkst pamest mūs. Man ir vienmēr bijis, cik tev ir cilvēki tādi, kas ir spējīgi izrotēt pa visām pozīcijām? Jā, šis arī ir tāds jautājums, kā mēs pievērsām uzmanību, un es jau iepriekš komentēju, ir tie attieksmes cilvēki, kuriem ir attieksme pret darbu un pret dzīvniekiem, un mēs šādus cilvēkus apmācām pat uz 4 posteņiem, un ja man tā jānosauc no galvas, ir apmēram 3-4 šādi zelta tipa cilvēki, kas aizlāp šos robus, jā, kuri neatsaka, viņš var aiziet gan uz slaukšanas zāli, gan pabarot teļus, gan būt par naktsvaru, gan pa piedzinēju. Viņš ir apguvis šos visus posteņus, lai aizlāpītu kādu situāciju. Un tas ir tas Amerikas modelis. No Amerikā tā arī ir, ja tu var teikt, nevari izrotēt par tām pozīcijām. Labi, tur ir integrācija daudz nopietnāk, tur tas apmērs ir daudz lielāks nekā mums, un līdz ar to tās iespējas ir integrēt to cilvēku savā ziņā vieglāks. Bet tas būtu tas moments par to, kad īstenībā, kur mums bišķiņi vēl ir jāaug.
Un, jā, tā interesanti teikt, tā ir Ukraiņa sieviete, jā, cepura nostiņai. Viņa ir ļoti pretīm nākošajai, patīk dzīvnieki, un šādiem cilvēkiem mēs ļaujam, tā teikt, nevis izpausties, bet pierādīt sevi arī citur. Jā. Ir arī jānolasa šie rutīnas cilvēki, kuriem nepatīk maiņa, un viņiem patīk savs darbs. Viņš zina, kad viņam jāiet uz darbu, kurā vietā viņš būs, un viņam nepatīk šī dažādība, un tas arī jāsaprot ir. Dot cilvēkiem darīt to darbu, kur viņš ir spēcīgs, darbs, kurš viņam patīk, nevis viņu varbūt mētāt šurp, turp, jo ir cilvēki, kuriem patīk dažādība, kuri nevar izturēt rutīnu. Līdz ar to mēs saprotam, to mēs nolasam un dodam šo iespēju cilvēkiem strādāt dažādos postiņos, lai viņa ikdiena būtu interesantāka. Es tev varu uzdot nērti jautājumu. Nē, piemēram, mēs pieņemam to, ka izcilība mums būtu, kad visi būtu rotējošie, un tajā pašā laikā varbūt tas prasītu ļoti nepatīkams lietas, pārmaiņas, cilvēku rotācija lielāka uzņēmumā, bet ar to mērķi iet, kad mums visiem jābūt 2-3 gados, ir, kas spējīgi izrotēt pa vietām, pa visām pozīcijām. Un bez nekādām tu tur nedari, mēs tev atstāsim, noliksim citur, bet tas gadījumā tev netur bišķiņa nosk to, ka tu empātiski pieeja un piemeklē tam cilvēkam tieši, un varbūt pat nespiežot viņam, vai viņš pat nevalk īsti līdz galam, kā viņam vajadzētu vilkt, tajā ideāli, es nerunāju, ideālais nav, bet tajā perfektajā varbūt scenārijā. Skatoties uz lopkopības sektoru darba tirgu, es laikam uz šo neatļautos, mēs tomēr dodam iespēju cilvēkam būt tur, kur viņam ir varbūt ērtāk būt. Un tie cilvēki, kas ir jaudīgi un spējīgi darīt kaut ko vairāk, virzam uz turieni. Labi. Man ir jautājums, piedod, Tom. Kā tev ir kaut kāda stratēģija, kā tu atlasi darbiniekus? Ideāli viss izklausās, sanāk, ka tev ir kaut kādi kritēriji tajās pārunās vai kaut kā. Zin kā, tas process gan ir tāds salīdzinoši vienkārši. Piesakās cilvēki ļoti un dažādi. Tas ir fakts, bet jāatzīst ir tas, ka mēs dodam iespēju jebkuram, arī ja es zinu, ka viņš to nebūs spējīgs pavilkt, bet mēs dodam iespēju. Mums vienmēr tas moto ir bijis tāds, ka labāk viens cilvēks liekas nekā 5 pārstrādājušies un noguruši. Līdz ar to mums ir tāda darbinieku rezerve, mēs ejam uz to vairāk. Mēs dodam iespēju. Es neesmu no tiem, kas varbūt kategoriski pasaka, sorry, tu nedari, ja nav bijuši kaut kādi strikti pārkāpumi. Protams, ir cilvēki, ar kuriem ir sarežģītāk, bet, ja nav alkohola problēmas vai tam līdzīgas problēmas, tad mēs dodam iespēju. Ja es redzu, ka tur ir alkohola problēmas vai tam līdzīgi, tad mēs viņu neizskatām. Es man to atbildēju arī man nākošo jautājumu gan par produktivitāti. Tad ir tas jautājums, ja tu gribi uztaisīt Ferrari, tev katrai rezerves daļai jābūt priekš Ferrari, lai tu brauktu tajā ātrumā, ko tas arī prasa, un tā analoģija būtu arī par to produktivitāti, kāpēc viens var izdarīt vienu darbu 2 stundās, un otrs, piemēram, 4, un tajā pašā laikā viens vēl var paņemt kaut ko citu, viņam vēl rūp, viņš daudz ko pamana, un trešais var izdarīt tikai savu tiešo pienākumu, un vairāk īsti neko neredzēt. Un tie ir tie, kā tu saki, arī atslēgas cilvēki, zelta cilvēki, kas var parotēt, un, piemēram, kāpēc netiekties uz tiem cilvēkiem, lai tev būtu viss tādi. Un pieņemot to, ka mums ir grūti atrast, bet varbūt tas ir nepieciešams, lai tu būtu nākušajā līmenī. Es teiktu, ka mūsu pusē vai mūsu uzņēmumā mēs uz to tiecamies, ņemot vērā, ka mēs augam, bet es teiktu no tās reālās dzīves, kad skaidrs, ka tu gribi jau to labāko. Un arī atlases kritērijos tu skaties, kas tad būtu piemērotākais tieši tam, un skaties, cik viņam liela enerģija. Bet attīstoties, tu saproti, ka tev jau ir arī vājie posmi, kas atkal varbūt nosacīt atkrīt vai kaut kāda cita iemesla pēc aizrotē. Skaidrs, ka es nezinu tādu vadītāju, kurš teikt, man jau nav kā darbinieki, kas ir, to es ņēmu. Bet īstenībā mēs jau kurā gadījumā skatāmies maksimāli labāko, ko mēs varam paņemt. Bet iet runa, ko esmu novērojis daudz, tā pozīcija ir pilna, piemēram, kā man patīk, kad ir vakants vaļā,
Un tu meklē, tu esi laiku pieejams, tu meklē cilvēkus, un lai tie cilvēki nāk uz intervijām un izlasītu tos zelta tīreņus, piemēram, kā lielākā daļa uzņēmumu dara, viss ir ciet, mums pozīcijas ir pilnas, mums vakanšu nav. Un līdz ar to tu samierinies, tas ir, varbūt varētu labāk, bet ir labi, ka mums vispār tie cilvēki ir. Un līdz ar to tu nedod iespēju atrast, būt pieejamam tiem zelta cilvēkiem. Tas ir mans redzējums. Es saprotu, tu bišķi tā kā uz amerikāņu tipu vēl šajā gadījumā, jo tur ir tas, kad pārdošanā visu laiku vājāko posmu slēdz ārā. Respektīvi, ir vakants, respektīvi, mums ir pārdošanas komanda, un tad visu laiku tad ir tāda, bet tas šausmīgs saspīlējums ir. Un es domāju, ka mūsu sabiedrība nav pilnīgi tam gatava. Ja man pārdošanā būs tā, ka sapratīs, ka, pēc pusgada vājākais krīt ārā. Jo viņam jau nav bezizmēra. Un tad, jebkurā gadījumā vājākais sapratīs, ka viņš visvājākais ir. Bet varbūt tas arī motivē vairāk un labāks rezultāts. Protams, es piekrītu tam, bet es droši vien man pietrūks drosmi, lai es tā izdarītu. Bet es esmu par to daudz domājis katrā gadījumā. Es mazliet tā aizdomājos, bet es arī zemapziņā saprotu to, ka saimniecībā vienmēr būs tādi mazāk patīkami darbi un būs darbi, kuri ir interesantāki un labvēlīgāki. Un jebkurā gadījumā tiklīdz mēs atrodam kādu zelta cilvēku, viņš vienmēr grib virzīties, būt ambiciozāks, virzīties uz augšu citos darbos un beigās tie maz ērtie darbi un maz kvalitatīvie darbi viņam neliksies interesanti. Līdz ar to ir kaut kāds tomēr prasmju sadalījums jāizveido manā skatījumā saimniecībā, kur tu turi cilvēks, viņi dara šo maz kvalitatīvo darbu, jo viņš varbūt vairāk nav spējīgs izdarīt, bet tai pašā laikā tas, kas ir ambiciozāks, viņam nav interesi šo darbu darīt. Atkal tas ir par cilvēkiem, atrašanu tiem cilvēkiem piemērots amats, kur viņš ir spēcīgs izmantot to esošo resursu un fokusēties. Man tur bišķiņi atšķiras tas viss viedoklis. Es gribu Ferrari, tāpēc es arī cenšos atrast, tāpēc varbūt man kaut kāda viedokļa nav ērti, jo viņi nav pateicīgi varbūt tam darbiniekam. Es to ļoti labi apzinos, bet nav pareizi, nepareizi, kā jau arī minēju sākumā, bet tas redzējums, Tas ir labi. Nākošais jautājums man ir par darba spēka ģeogrāfiju, kas ir ļoti aktuāli, aizvien aktuālāk arī paliek mūsu platuma grādos par viestrādniekiem. Kā tev ir arī, tu pateici, ukraiņu meitene? Pieredzi? Un es domāju, ka šī sāpīgā tēma arī šo cilvēku pielāgošanu pie amata mūs savā laikā arī ir ievirzījusi, jo mūsu gadījumā mums strādā 7 ukraiņu, kas no kolektīva ir 20%, kas nav maza. Un, ja man jāpaskatās pēdējo 5 gadu laikā, latviešu zelta cilvēks tomēr nav pie mums atradies. Līdz ar to šis ir tas mūsu izstrādātais modelis, kāpēc mēs pielāgojam. Tu vari pateikt, visi labie tevi ir ukraiņi? Kas ir tavi, tu teiktu? Nē, tā es negribētu teikt. Ar šiem cilvēkiem mēs esam aizlāpījuši posmus, kur mums šausmīgs bija problēmas. Ir bijuši dažādas situācijas. Mēs esam paši gājuši uz dzīvniekus uz slaukšanas zāli un slaukuši un tam līdzīgi, jo nav kas vienkārši darbā. Kas ir bijis tik slikts darba tirgus, kad cilvēki nav pieteikušies vakancēm, nav bijusi interese. Un tiklīdz mēs sākām meklēt cilvēkus no malas, mums atradās ļoti kvalitatīvi cilvēki, un viņi turpina pie mums strādāt no pirmās dienas. Tev pieredze labi ir kopumā? Jā, ar ukraiņu cilvēkiem man pieredze ir labajām. Man kaut kā es šo jautājumu esmu apsvērs, jo ir bijuši kaut kādi posmi. Es bišķiņi esmu savādāk izdarījis to, kad esmu savā ziņā apvienos pozīcijas ar to, lai man nebūtu jāmeklē, jāizpild tikai pozīcija ar to, ka tur ir vajadzīgs cilvēks, bet esmu kaut kā centies optimizēt kaut kādas darbības, lai vienai lomai ir 2 pienākumi, varbūt salīdzinoši kāds bija senāk, un pēc esmu arī apsvērs, bet man tas ir atturējis to, ka savā ziņā tas, ka mums ir ļoti labs kodols, un numur 2 to, ka esmu gan tavā ziņā pozitīvs atsauksmes, ko tu šodien pateici par Ukraiņu, bet arī ļoti negatīvs esmu dzirdējis, kad reāli tā kā čūpu atved viņus, nomet, ja kaut kas nepatīk projām, tad nākošajā nedēļā jauns, un tad tas ko arī Māris minēja par to investīciju tajā cilvēkā, apmācībās, par to, kas netiek izdarīts, kaut kādas
kļūdas, īpaši tas var maksāt arī ļoti dārgi pie dzīvniekiem, izbēg govis kaut kur ārā, bija vesela grupa, visi kāda noteikti aizies pēc tam kombinātu, izslīd vispārējais, un tas ļoti dārgi var maksāt, tāpēc es noteikti mans tas arī kaut kāds rezerves būtu, ja ir iespēja pieturēties pie vietējiem, tad tas ir tā kā. Mēs, protams, to vienmēr skatāmies. Mums interesē vietējie cilvēki, jo tomēr, ja mēs salīdzinām, tad Ukraiņu cilvēki dzīvo tā teikt savā kodolā. Šī komandas komunikācija ar latviešiem varbūt nav tik raita un gluda, kā mums gribētos. Jo savā laikā, kad mēs piedāvājam šo darbu Ukraiņiem, radās ļoti liela konkurence starp darbiniekiem, jo cilvēks saprata, kad ir iespējams iegūt cilvēkus no citurienes, kuriem varbūt nav šie apstākļi un iespējas, kā viņiem izvēlēties, kur ir tādi, varbūt tajā mirklī bija čaklāki, un radās tāda iekšējā konkurence. Tas palīdzēja? Mūsu gadījumā tas palīdzēja, bet ja man jāskatās uz šodien, tas savstarpējās kodols starp latviešiem nav tā līdz galam izvērties. Tā ir tāda informatīvā barjera mazliet ikdienā. Tas ir fakts, jā, to mēs izjūtam ikdienā, bet ja man jāpasaka, vai tā ir liela problēma, kas atstāja sekas uz dzīvniekiem vai tam līdzīgi, tā es negribētu teikt. Mārti, tev vairāk specifiskas, augstā kvalificēti cilvēki strādā, tu jau arī varētu kādu amerikāņu paņemt, mārketings vispārējais, uzspiest, attīstīt, varbūt tādu ikdienas tiešā tirzniecība ar klientu. Protams, ir vieglāk latvietim, ir kulturālās īpašības vispārējais, bet tāds apkārt to jau varētu darīt arī kāds Amerikā. Pieredzes nav. Es saredzu speciālistu piesaisti vai informācijas apmaiņu vai pieredzes gūšanu, un tādā veidā kā ārpakalpojumu, kas jau moderni skan, es nebaidos no šī, kad kaut kādas lietas varētu noteikti kāds servēt no ārpuses. Kā outsourcing, jebkurā ziņā outsourcing aizvien populārāks arī kļūst lielajiem arī uzņēmumiem, pašiem pat, tikai tirgo, bet realitātē viss tiek outsourcots. Tā kā šis ir noteikti, par ko vajag aizdomāties, katram ir savu pieredzi, bet noteikti tas mūs skars vairāk un vairāk. Mēs jau īsumā redzam pēc krāsām, kas mums notiek Rīgā, kas ir ok, tas tā notiks, Rietuma Eiropas to iet un tā būs arī konkurētspēja, kas parādīs vai palīdzēs. Tu būsi konkurētspējīgāks, jo tu tā kā vadīties arī nevar zināt visu, tāpēc tev vajadzīgi darbinieki, tev vajadzīgi apakšnodaļas, jo tu paliec vairāk, jo fiziski, tavas zināšanas ir virspusējas paliek. Jā, tu kā gribi dziļāk, tev vajag profesionāli. Es par to tieši arī runāju, ka mums Latvijā īstenībā ļoti pietrūkst arī, mēs jau meklējam arī tos cilvēkus, bet mums pietrūkst īpaši profesionālā iekšējā konkurence, kas tev spiež būt labākam. Līdz ar to mums ir daudz grūtāk pie tādiem tīraņiem, pie pasaules līmeņa speciālistiem vispār arī tikt. Pirmkārt, mums ir tie cilvēki, kas mums arī ir, cik daudz viņi ir, ar to mums ir jādzīvo, plus arī, 1 no 100 varbūt ir mežonīgām ambīcijām, grib būt labāks, izaugt, vispārējais redzēt, bet ja tev ir tikai 100, tad varbūt vienreiz pa 10, 20 gadiem būs tas viens spīdeklis valsts līmenī, un tas arī pietrūkst, un tas arī kopējo tādu, industrijas līmeni arī audzētu. Bet kas ir ļoti svarīgi sastāvdaļa arī manā ikdienā un vispār filozofijā par apmācībām kā tādām, cik jūs, Nila, varbūt tu varētu ieskicēt, cik jūs bieži veicat apmācības, kas būtu tie fokus punkti un kopējā ideoloģija? Jā, ja mēs veicam dažādas apmācības, mēs to, protams, darām pa sektoriem. Slaucējām ir savas apmācības, ceļkopējām ir savas apmācības. Ikdienā jāatzīst to, ka rutinātās apmācības, ja cilvēka kadru mainība nenotiek, nav, bet periodiski, tiklīdz mēs pamainām nianses, mēs pārējām procesam no A līdz Z punktam cauri, lai atsveidzinātu, tā teikt, šo rutīnu un jaunās lietas. Dakteriem, speciālistiem, tur cilvēki paši koncentrējās, apmeklē katru reizi seminārus. Teiksim, gandrīz katru mēnesi cilvēki apgūs jaunās nianses, jaunās tehnoloģijas, un šo informāciju mēs pēc tam novirzam uz darbiniekiem. Līdz ar to mēs izskaidrojam, kāpēc
kas ir pamainījies nozarē, kas ir pamainījies dzīvniekos, kas ir pamainījies rutīnās, mēs apmācam. Apmācības varētu veikt vairāk, bet ņemot vērā to, ka kadru mainības laukšanas zālē teļkopējos ir ļoti maza. Bet tu aiziet pie citām fermām, parādīt, kā ir pie citiem? Citās fermās jāatzīst, ka pēdējā laikā nav būts. Jo man ir vienmēr bijis, man ir tāds, ka atnāk teļkopējs mīļākā tēma, atnāk pēc Tom, kad tu mūs aizdīs kaut kur pastīties, kā ir pie citiem. Jo, saprot, viņiem liekas tā, ka ir kaut kādas problēmas, un tā kā viņiem ir kaut kādas zelta pilis, un kad aizbrauks pie cita, ka tur tā kā problēmas nav, un tur viss ir labāk apmēram. Bet ir tā interesi ir, protams, to bieži vien ir grūti izmenedžēt, jo ir rotācija darbs. Protams, pa svētdienām baigi nebrauks pie otra, bet tas, idejas tas būtu tā kā pieredzes apmaiņa reāli, nevis tikai tā apmaiņa teorija, ka ir protokols, bet reāli, ka tam cilvēkam būtu gan izvai savu, plecus kā pačīkstēt tikai citā fermā. Mūsu gadījumā, tas varbūt no mūsu puses augstprātīgi varbūt ir teikt, bet ļoti daudz semināru notiek pie mums, dažādas pieredzes apmaiņas notiek pie mums. Manā skatījumā cilvēki apzinās to, ka viņi izdara šo darbu kvalitāti, tāpēc arī cilvēki brauc pie mums. Un es varbūt tas tāds, un varbūt nebūs smuki no manas puses teikt, bet jau kur baigi tā aizvest. Tu domā, tā kā daudz pampāļiem. Uzin kāds. Un tu jau neesi bijis, viņš jau nav bijis. Redz, tā kā viss ir. Nē, es ir gan bijis. Es meloju, viņš ir bijis. Bet par apmācībām paturpinot mums, kā pārdevējiem ir tā teikt, lielākā daļa mēs esam pārdevēji. Tad es motivēju mācīties, vai es atbalstu jebkuru veidu mācības, ja tas palīdz. Bet nevienu šī gadījumā nedeliģēju, vai ļoti reti, kad kādam uzspiež kaut kur iet, jo viņiem, lai cilvēks kaut ko iemācītos, viņiem jāgrib mācīties. Vienalga apgūt jaunas zināšanas vai jaunas prasmes, vai tas ir pārdošanā, vai tas ir piepārdošanā, vai tas ir, Excelī, lai viņš pēc tam saprot, lai viņš pats analizētu savus datus, viņiem jābūt gribēšanai. Mēs neesam padomījā, mēs neejam skolā. Ja cilvēks tagad mācīties, tu viņam var dot, viņu vest uz semināriem un nezinu, kur viņš atradīs, kā sēdēt telefonā vai neko nedarīt. Vienmēr. Tāpēc, mūsu uzņēmumā runājam par tādām vērtībām, mums pat ir stipendijāts un reiz pusgadā cilvēki var pieteikties un izskatu un labākie arī dabūna. Jā, labi, noslēgsim tēmu par cilvēkiem, bet jebkurā ziņā, šī ir vienmēr bijusi mana mīļākā tēma, jo katram ir savu kaut kādu priekšstatu. Mums diezgan veselīgi arī iznāca padiskutēt, kaut vai ir atšķirīgi redzējumi, bet tagad mums ir pienācis virzīties pie nākošās tēmas par datiem un tehnoloģijām, kas sastāda ļoti daudz mūsu ikdienas. Tas jautājums man būtu, kas varētu būt tie 3 līdz 5 rādītāji, piemēram, ko tu un Ila katru rītu arī pasties datorā, kas tev interesē? Jā, ņemot vērā to, ka mums ir nepārtrauktā ražošana, pats pirmais rādītājs no rīta vienmēr ir barības atlikums galda, dzīvnieku atgrumošanas minūtes un izlaukums. Ņemot vērā to, ka mums interesē ikdienā stabilitāte, mērķis ir nodrošināt šo stabilitāti arī barošanā, atgrumošanā un izlaukumā. Un tie tiešām pirmie punkti, ko mēs skatāmies, paskatoties, ja ir kaut kādas krasas izmaiņas, mēs uzreiz reaģējam, kas ir nosvārsties, kas ir mainījies, vai barotājs ir kaut kur kļūdies, vai arī vienkārši sākās svārstības izaivielās vai barības bedrē, bet tie tiešām pirmie 3 punkti, ko es pārbaudu, un tad es eju iekšā savā ikdienas rutīnā. Māri? Tev varbūt savādāk, bet... Mums bišķiņ savādāk ir. Es pārbaudu vakardienas iepriekšējās pārdošanas rezultātus, vai mēs nebuksējam uz profitu, uz peļņu, netirgojam pa lēto. Un tad pastos nākošos rādītājus, kā es minēju, mums ir sektori, lielie dzīvnieki, mazie dzīvnieki, peti un medicīna, vai viss rit pēc plāna, vai ir vajadzīga palīdzīga roka, vai saprast, kas notiek. Tie pamatdati. Protams, mums ir ļoti daudz programmas attiecībā pārdošanas analīzi. Bet tam nav līdzīgi, ja mēs runājam. Mēs skatāmies par produktivitāti, ko tas saražojas.
Jā, mums ir analīze, es teiktu, krušķērs ļoti dažādos griezumos. Tu redzi, kurš klients klēt, kurus, teiksim, brendus pērk, vai kurš pārdevējs, ko pārdod un ko nepārdod. To ir ļoti labi izanalizēt. Šodien Bet, piemēram, nav tev piedod, tu labāk noteikti redzi, piemēram, tu redzi par katru pārdevēju, cik tev viņš ir pārdevis. Un, piemēram, tu redzi, un te tu katru dienu tieši to noteikti skaties, jo zini, kad viņš slikts pārdod, un tad tu skaties tieši viņu katru dienu. Nē, vairs tā kā, nav. Man uz to es tā kā neciklējos, es vairāk ciklējos uz to, kad skatos, jo mums ir, kā es saku, pārdošana biržā. Mēs nepārdodam neko biržā, bet tas ir tā, ka, ja mēs pirmdien no rīta mums ir atslēgtu telefonu sakarus, tad to, ko mēs nepārdot vairāk pēcpusdienā vai nākošā dienā. Vai pārceltās darba dienas, tā ir katastrofa mūsu pārdošanā. Jo tad nav 2 dienas ārā no tirdzniecības. Mūsu gadījumā ir vieglāk. Viņa neperformē, uz dasām. Tā ir. Tu arī augstsnīgāk bišķiņu to visu izvērtēt, bet savā ziņā jums ir arī vieglāk nekā mums 7 dienas nedēļā, pozīcijas vispārējas, sestdienās nav offs, 6 arī nav offs krāns, tāpēc tas ir bišķi savādāk, tas ir pilns cikls, bet es pilnībā saprotu, ka tas ir savādāk, ir cash flows vispārējais, un tad tev tās 2 dienas var teikt, kad viss apstājas reāli, tu mēnešu griezumā, cik ir 2 dienas no 20 dienām, tie ir 10% var teikt. Jā, tieši tā, mums ir. Ja mēs arī pārdošanas plānu sastādītu dienās. Katram pārdevējam ir dienās pārdošanas plāns. Noteikti arī dusmojies tad, kad bija tā viena diena, kad mūsēja hokeja čempionātā dabūja to bronzas medaļu. Un tad iedeva vienkārši no kurienes no rīta, vai neviens nenāk. Es biju tik dusmīgs. Es biju kā tagad ir jāstrādā, es vēl veterinārijā strādāju tieši, un kā tagad nenāks. Man šodien brīvdienu, es domāju, visiem brīdiem. Tas ir pārceltām darbdienām līdzīgi īstenībā, tas tāds ir, bet, un otrs, ko es gribēju tev teikt, ka, protams, kad blakus sētā ir vieglāk. Viņiem mazāk problēmu nekā savā sētā. Jo tu jau nezini blakus sētas problēmas, ir daudz kā savējās. Tāpēc tā liekas tā. Tas ir vairāk vajag domāt, pie tā vienmēr ir sliktāk nekā pie manis. Jā. Savādāk, jo dziļāk mežā vairāk koku. Jā. Bet turpinām par investīcijām. Arī tev, Nil, noteikti nepārtrauktas investīcijas arī farmā. Kā tu izvērtē to, ko tev pirmkārt vajag, par kādām naudām tu to pirksi un kur ir tev tas plus un mīnus kaut kā tā skala galvā, kas tev strādā, kas tev nestrādā, jo mēs arī pirms tam runājam par matračiem, ko tagad investē, piemēram, mēs zinām, to var ielikt matračus par 150 eiro un arī par 300 eiro. Diapazons ir mežonīgs. Kas ir tie faktori, ko tu... Jā, ikdienā lēmums nepieņem vienpersoniski. Man ir arī kolēģe, galvenā finansiste, ļoti liels atbalsts arī šajos jautājumos, un līdz ar to šādas investīcijas un darbības mēs vienmēr izpētam divatā. Bet galvenokārt saimniecībai ir jāsaprot, kur tu šodien esi un kuras investīcijas ir tās, kas tev visvairāk atpelnīsies. Jo mēs paši redzam, cik piena tirgus ir mainīgs, pagājušajā gadā bija forši, šogad ir slikti. Ir jāsaprot, mēs šogad investējam ilgtermiņa investīcijā vai īstermiņa investīcijā. Un līdz ar to tas gadu no gada mainās. Pagājušajā gadā investējam ilgtermiņa investīcijā, šogad spiežam tā teikt uz īstermiņa investīcijām, kur mēs redzam, ka šī jādē būs ātrāka, jo ir sliktāka situācija tirgu, sliktāks cash flows. Mēs skatāmies to tā. Bet atkal plus mīnus 200, 300 eiro guļvietai un 200 eiro guļvietai. Ja mēs izvēlamies produktu, kuru mēs vēlamies investēt vai pirkt, ir nepārtraukti zvanīja citiem kolēģiem Latvijā, kuri šīs vērtības ir pārbaudījuši, ir izpētīts dažādi pētījumi gan Amerikā, gan visur citur. Mēs šo izvērtējam. Nav tā, ka mēs gribam un pērkam. Mēs tomēr apvācam informāciju apkārt, iegūstam atsauksmes, rekomendācijas un tad pieņemam lēmumu. Labi. Savādāk kā ir, jums varbūt nav tādas tiešās investīcijas, bet tāpatām loģistika vispārējais. Investīcijas ir,
mums ir vairāk strukturēts, vai nesaku vairāk, nezinu, cik kolēģiem strukturēti ir, bet mums ir budžeta ietvaros, mums ir katru gadu budžets, mēs startējam jaunā budžetā, jaunām idejām, mēs viņus pārdodam, ja tā var teikt, īpašniekam vai mācu kompānijai, kur prezentējam savu ideju. Mums vajag jaunu darbinieku šajā sektorā, mēs redzam perspektīvu, mēs redzam, mums ir plāns pusgada vai gadu vai 2 gadu, ka viņš atpelnās, vai viņš aiziet tā kā profitā pilnībā, vai mēs instrumentos ieguldam jaunā instrumentu tehnoloģijās un analizatoros un tā tālāk, bet tas ir saskaņots konkrēta budžetu, protams, tas skatās pēc tam līdzi, kā jūsu idejas strādā vai nestrādā, atpelnījāt, neatpelnījām, un tad jau tad izveidā rezultātus. Piemēram, Nīl, ko tu domā? Piemēram, tev ir sakārtots apkārt atbalstošais personāls, ar kuriem tu konsultējies vispārējais. Ir investīcijas, ir atbalsts arī no īpašnieku puses, un ko darīt tādiem cilvēkiem, kas ir vadošos līmeņos, bet, piemēram, īpašniekam neinteresē, piemēram, investēt tajā fermā. Nākotņa, kurā ziņā prasīs piena izlaukumu, un tur ir vajadzīgas investīcijas. Vienkārši tās saimniecības nespējas izdzīvot, ja tur nauda arī netiks investēta ar vecu infrastruktūru, tu nevari slaukt top izlaukums, kas iespējams būs jādara pēc 5-10 gadiem. Un tas var nozīmēt to, ka, ja nav gatavi investēt, tad tās ir arī beigas tai saimniecībai. Un tas ir mans viedoklis par šīm fermām, jā. Bet tas ir tikai inventāra investīcija jautājums, kas ir par datu investīciju vai par analīzes investīciju, vai šodien tev pietrūkst to kaut kādu dati, lai tu pieņemtu kaut kāds lēmums? Lielākai daļai saimniecība ir vēl daudz, kur strādāt. Pie investīcijiem neiet par runa par datiem, bet reāli iet runa par tehnisko nodrošinājumu, tehnisko pielāgošanu, amortizācijām, visām šām lietām, un kas man arī pārsteidz, piemēram, Itālijā, kur arī manā un arī Nila gadījumā, kad mums ir notikušas lielas investīcijas arī ventilācijās, kad aizbrauc uz Itāliju, kur ir tās temperatūras daudzreiz jaudīgāks nekā mums, un ventilācijas ir 10 reiz vājāks. Tad tas ir jautājums par to, ka finansiāli rādītāji, bet ja tā skatās, ko esmu dzirdējis, piemēram, arī grūti ir strādāt, piemēram, man tagad pateikt kā vadītājiem, tagad strādājam 3 gadus, nekas nenotiks. Un es saprotu, kad vai 5, es teiktu, manis arī šeit nebūs. Tas ir man. Tas ir mans. Tā, ka, piemēram, ja mana attīstība beidzas ar to, kad, viss jau nav jau tā, ka tev mūžīgi, ja iet runa par lielajām investīcijām, ka tev visu laiku ir ko darīt. Ja tev ir viss sakārtots, tās pamatlietas, tas jau kalpo vismaz 10 gadus. Bet, ja iet runa, piemēram, esmu dzirdējis, ja tev ir jālūdzas par to, ka ielikt ventilatoru kūtī, kur ir kritiskās kaut kā grūsnās govs, tad ir grūti. Tad man ir vienkārši, tas nav saprotams, mēs gribam rezultātu, bet tajā pašā laikā mēs nenodrošinam to, ko mums vajadzētu nodrošināt. Tā kā divkosība tāda, un tad tur baigā tā sadarbība. Ar mani būtu pilnībā grūti, tāpēc man ir tā paveicies pampāļos, kad par to tiek ļoti domāts, jā. Es domāju, ka viena daļa ir arī tādā informācijas trūkumā, ka cilvēks nezina, cik daudz viņš zaudē, piemēram, neinvestējot naudu kādā tehnoloģijā vai iekārtā, kad viņi ir tādā informācijas trūkumā. Viņi nav pārliecināti, ka šīs investīcijas var atpelnīties, līdz ar to viņi baidās investēt. Īstermiņa domāšana pret ilgtermiņu. Jā, respektīvi viņi var izsīkt. Respektīvi resursus izsīks līdz veidējiem, kad tev jau vajag tik daudz, ka tad jau vairs nespēj. Bet tur salīdzinoši vienkārši ir, piemēram, klasiski, kas ir labāk, kurus uzreiz var redzēt, piemēram, salīdzinot piena kritums, piemēram, vasaras periodā karstumos, kad nav ventilācijas, un pēc tam, kad ir ventilācija, kad nav piena kritums. Un uz lielām farmām tie ir, vai, ja ne 100, tad bieži vien varbūt pat 1000 litru. Un tur ir tā arī peļņa, tas ir par to ilgtermiņu. Mēs varētu nobeigt ar pēdējo tēmu par krīžu vadību un stratēģiju. Ko jūs darat tad, kad visi iet šrejā un nekas nesanāk? Nīl, kāds ir tavs? Ir iet tādām situācijām cauri, un tad, kad viss iet grīstē un ne pa plānam, tad pēc pieredzes, savas pieredzes, kas ir pieredzēts, var teikt, ka ir tiešām jānomierinās un nemainīt neko.
ir jāsaprot, kas ir mainījies pēdējo dienu laikā, kāpēc ir, piemēram, ja mēs runājam konkrēti izslaukums krities vai tam līdzīgi. Ir jāiet soļiem atpakaļ, kādas ir bijušas pēdējās izmaiņas, kas ir šo krīzi radījušas. Tikai tā mēs pēc iespējas ātrāk varam atrast to iemeslu. Kas tev tās krīzes vairāk ir tehniskās lietas vai tīri izpildes rādītāji? Kas ir tās lietas, kas tev vairāk sagādā to visu diskomfortu? Krīzes ir dažādas. Ir iekšējā menedžmenta krīzes, kad ir kaut kāds periods, kad kaut kāda atražošanas rādītāji nav bijuši tie veiksmīgākie, dzīvniekiem kritusies apēdamība, bet mēs vienmēr katrai krīzē izējam cauri, lai saprastu to cēloni, lai saprastu, kas mums ir jāizmaina, ko mēs varam ietekmēt, lai šīs krīzes vairāk neatkārtotos. Bet, ja mēs runājam par tādām tehniskām krīzēm, es gribētu teikt, ka mums saimniecībā tiešām ir nodrošināts viss, lai tehniskā krīze neietekmētu dzīvnieks. Ir gan ģenerators, ir visādas tādas lietas, kas neapstādina šo ikdienas ražošanas funkciju. Cik krīzēm tu vari sagatavoties un kas būtu tādas, kas ir vienkārši tā notiek, kaut kas saplīst, un kur ir tādas, kad vienkārši, jo esmu pamanījis, īpaši, kas ir pa tehniskām lietām, ja tu izdarīsi apkopas laikā, izies visam laikā, sagatavos, ieļosi, vispārējais tas notiks 10 reizes retāk nekā tā, ka tev ideālākais stāsts ir par to, ka īpaši vecākā tipa kūtīs, ka daudziem gan skrēja par troses plīs, vispārējais, katru otro dienu nevar nospriegot vispārējais, un tad ir tas jautājums, kā tu vispār skaties par to tehnisko stāvokli līdzi, un mums ir tā, ka kur pietrūkst arī protokoli, ir tas tajā, ka kāds mums ir tas plāns, kas tam visam seko, vai mums ir tehniskās nodaļas vadītājs vai nav. Jā, mums ir uzņēmumā jauns tehniskās nodaļas vadītājs, viņš strādā aptuveni pusgadu. Viņš ir ļoti raiti iegājis iekšā mūsu, tā teikt, saimniecības ritenī, bet es laikam atkārtošos. Es gribētu teikt, ka mēs krīzēm esam gatavi, mums ir vēl viens vakumsūknis, mums ir ģenerators, viss, kas ir saistīts ar dzīvnieku labturību vai tam līdzīgi, vienmēr ir plāns B. Ja man ir jāpasaka tehniskā krīze, nav vilksies ilgāk pa stundu, kad ir apstājusies kaut kāda ražošana. Stundas laikā reāli viss tiek atrisināts. Nav bijusi situācija, kad dzīvnieki... Slaušana tev ilgāk nav apstājusies? Nē, stunda ir bijis maksimums. Mums nav bijusi situācija, kad mēs apstājamies uz 6 stundām, dzīvnieks nezinām, slaucies vai tam līdzīgi. Bet ir bijuši kaut kādi tehniskie darbi, reāli vakums, kā tu saki, vakuma problēmas un kaut kāds Kādreiz mums ir bijuši šīs vakuma problēmas, bet mēs esam arī uztaisījuši šo saucamo plānu B, ielikuši papildus šīs saucamās sēnes, ka šo vakumu visu baro un tam līdzīgi. Es gribētu teikt, ka slaukšanas zālē mēs esam minimizējuši tehniskās lietas līdz tik, cik mēs spējam izprast. To es nebaidītos teikt pilnībā. Ja mēs runājam par tādām krīzēm, kuras es uztveru kā krīzes, krīze noteikti ir kādreiz šie saucamie izslaukuma kritumi. Krīze ir rupjās lobarības vākšanas procesā, ja iziet kāda vienība ārā no ierindas. Un krīze ir tiešām ārējo faktoru krīze, ja ir strauji cenu kritumi, strauji izejvielu kāpumi. Tās es uztveru kā krīzes. Šādus jautājumus, es domāju, tas ir tāds ikdienas menedžments. Manā pieredzē ir tas, ka tu visam var sagatavoties, ir jābūt tam plānam B, bet tas tehniskais stāvoklis ir varbūt arī, es varbūt neminēšu vārdos, arī kaut kāds atbalsts ir ļoti svarīgs par servisiem, kas apkalpo iekārtas. Tur mums ir kaut kādi robi, pie kuriem vajadzētu arī daudz strādāt par kvalitāti un kas arī var ietekmēt potenciāli. Ne visiem, bet ir kādu var arī diezgan smagi skart. Un par ko vienmēr ir jāpadomā. Un, protams, ir tas, kad uz ko tu ej, cik tev, es domāju, ir pavisam divas dažādas lietas, piemēram, kā tev, ja tev ir katrā postenī atbildīgais cilvēks, tādam, kā mēs sākumā runājam, kur ir 10 cilvēku un farmas vadītājs, viņam tās krīzes ir daudz vairāk. Jo viss tā atbildība beigās atduras pret viņu, un tad tev ir vismaz vieglāk emocionāli un arī fiziski, to, ka tās atbildības ir sadalīts, kas ir pareizāk, tā ir tā korporatīvā struktūra, un noteikti tā ir vieglāk strādāt, kā ir lielā uzņēmumā. Lielā uzņēmumā es viņus nesauku par tādām kā krīzēm, es to vārdu krīze
vairāk vērst uz tādām krīzēm, kā, nezinu, bija pandēmija. No Covidā kā bija? Samazinājās tirgošanas? Nē, man liekas, 3. vilnis bija diezgan kritisks. Mēs meklējām cēloņu sakarības, kāpēc bija tā, jo 1., 2. vilnis Covidā bija pilnīgi pretēji, viss gāja uz augšu, viss taisīja rezerves, saprat, kad būs izēvielās vai kaut kādās komponentos būs problēmas. 3. vilnī jau bija viss tā kā apraduši ar to, un tad mēs sapratām, kur ir, kas ir tie cēloņi, kāpēc, teiksim, cilvēki vai klienti sāk taupīt naudu un skatīties uz tām lietām daudz savādākā griezumā. Mums bija jāpārdomā kaut kādas stratēģijas vai risinājumi. Es par tām mums vairāk varbūt tādas mazās ikdienas krīzes, kas ir augšā lejā. Kafija nav nopirkt. Negluži, ne tādā ziņā. Es domāju vairāk par to, ka tās situācijas bāmas, tur izkrīt kaut kādu posmu, nezinu, nav piegādāts laikā, loģistika pievīlusi vai kāds cits posms ir neapvainoties uz situāciju. Tas ir pirmās zāles, jo tās tev sāk graust no iekšas savādāk, tu nevar nomierināties, tu cepies. Līdz ar to tev ir saglabāt vēsprātu un saprast, ko to darīt. Un tad tā kā arī nosaka, iet uz soļus atpakaļ skatīties, kāpēc tā notika, cēloņu sakarība. Jo, ja nebūs informācija vadītājiem par to, kas notiek visos posmos, un tas nav par to, ka es tagad piesēkšu kā darbinieku, viņš kaut ko neizdarīja, un es viņu nepateikšu, un tā nebūs sūdzēšanās. Bet ja mums ir uzskaitīts, un mēs saprotam, ka loģistikā mums ir x daudz kļūdas, un viss notiek tieši tur, vai citā posmā, tad mēs saprotam, ko vajag mainīt, vai tur ir resursu trūkums cilvēkiem, vai tur vienkārši darbinieks nav pareizā vietā. Tā, bet vadītājiem jāzina. Ja vadītājs ir informācijas vakumā, viņš ir pieņemt nepareiz lēmumu. Es pareizi saprotu, ka sanāk, ka labs vadītājs pie stresa situācijām galvenais saglabāt mieru un neļauties emocijām. Jā, tā ir mana formula. Man ir ko mācīties. Jā. Paldies par atbildēm. Jā, es domāju, ka mēs varam arī tēmu šo noslēgt par katra pieredzi, kur jūs kā vadītāji smeļaties enerģiju vai ikdienas tajā skrējienā. Es ceļoju ar ģimeni, makšķerēju, mainu vidi, lai viņi būtu savādāk, lai tā domas lido citur. Jo, ja man ir darbs mājās, tad man 24/7 ir. Man vajag diezgan stipri, es neturpinātu domāt par šīm lietām. Jo droši vien varbūt es kaut kādā mērā ne perfekcionists, bet man tas domas, ja man ir brīvs prāts, es domāju, kā to labāk sakārtot. Mēģini sev nodarbināt ar kaut kādām citām lietām, kas tev patīk. Jā, kad es domāju citā virzienā. Bet, ja tev atnāk ziņa vai zvans, jau tur darbā kaut kas ir. Jā, ok, tu pieslēdzies un tu dari, un tas netraucē. Bet es arī atvaļinājumā neizslēdzu nekad telefonu. Es patiešām varu teikt, ka es diezgan daudz ceļoju, un vienmēr es nosacītu dabonams, es saku arī zvanēt, ja kaut kas notiek, es varu, cik varēšu, es palīdzēšu. Man labāk ir zināt visu jau visu laiku, nevis atbraukt pēc nedēļas un saprast, kas viss ir sagāzies. Es arī visu ēpastu, kad man laiks pastos, lai es saprastu, kāda vidējā temperatūra, viss mierīgi, viss labi. Nil? Jā, es piekrītu arī Marim, ka vajag tos ikdienas baudas mirkļus atrast. Arī man ir pāris hobiji, kā es ikdienā atslēdos pēc darba, bet ja man tā godīgi kā darba holiķiem jāatbild, tad vislielāko enerģiju iedod darba augļi. Tas ir noteikti, es reāli barojos no darba augļiem, no labi paveikta darba, tas ir noteikti, bet piekrītu to, ka ikdienā nedrīkst pazaudēt emocijas, iegūt arī kaut kur citur, jā, noteikti. Anna? Kā tu uzlādējies? Man visam līdzīgi kā Nīlam, man patīk saņemt, redzēt labus rezultātus, labus atsauksmes no klientiem par mūsu produktiem, par maniem kolēģiem, kas strādā. Protams, man ir arī kaut kādi hobiji, bet vislabāk, jā, man patīk tikt atgriezeniskā stāvēt no klientiem. Un tev, Tom? Man?
jābūt godīgam. Es neesmu tas balansētākais cilvēks noteikti savā dzīvē, kas ir, es pie šī strādāju, man tas ir jāmācās, lai tā visa dzīve nav viens darbs, bet es domāju, kad manā gadījumā man vienkārši ir bišķiņi tās robežas jānovēl pašam savā galvā, lai tas viss nesaplūst. Bet ko man patīk darīt, tas ir sportot, izbraucieni, viss kā normālam cilvēkam. Kādos periodos nesanāk, bet tas viss ir tas, kas piepilda un noteikti, kad nav par sevīm jāaizmirst. Paldies jums visiem un tiekamies nākošajā epizodē. Paldies! Paldies!